šo fāzi, es tā domāju, un pēc tam viņa atkal citai pievērsīsies. Reāli tā klātiem ir diezgan traki. Visu laiku vienkārši būt tajā tumšā pusē, kā man nepatīk šis stils, bet viņš liek domāt, kā tā būtu māksla. Šī tas iedveš vairāk šausmas, bet vai tas druska fanātismu nerobežojās. Vēlties visiem tiem, kas māca citus dzīvot un liek citiem kaut ko darīt, kas viņiem nepatīk. Jā, kas ir punks? Tas tāds foršs jautājums. Domāju, punks ir tas, kad ir brīvs cilvēks. Vienkārši esi, kas tu esi, un viss necenties liekuļot par kaut kādām lietām un izlikties labāks nekā tu neesi. Reāli, ja cilvēkam patīk tā mūzika, ja viņam patīk tas dzīves stils un ja viņam patīk tas viss, kā viņš tajā iedzīvojās un ieietās iekšā, viņam nav jāpaliek pa trulliķi obligāti. Tev nav jāpaliek trullam, tev nav jāpaliek pa narkomānu un vēl kaut ko. Tev vienkārši jādzīvo. No tā nevar izbēgt, ka tev ierobežos kaut kādos ieliks tev kaut kādā klišais kā rāmītī, kas tu esi. Jo tu jau pats sev, principā, tur neliec nekādos rāmīšos iekšā. Tev sabiedrība ieliek kaut kādā tur rāmītī. Grebeņu panki paliek vēsturē tā vairāk. Un tad ir modernā punk mūzika, jeb šo tur emo, pop-punks un visādi hardcore scēna, kas ir tik daudz jau tagad sajaucies viss kopā, kad tev grebeni uzskata par tādu plus mīnus dinozauru, kas jau tāds jau drīz jau būs uz izmiršanas robežas. Ja, teiksim, tu taisi pasākumu un saki piesakieties, kas grib spēlēt, un ja tur agrāk pieteicās tā, ka varēja 2 dienas taisīt pasākumu, tad tagad piesakās tā, ka tev vispār ir pašam jāzvan un jālūdzās, lai spēlē. Viss mainās. Hipija kultūra bija savos gados. Tad jau viņi būtu arī vēl joprojām aktuāli, tā kā viņi bija 60. un 70. gados. Viss notiek relatīvi mainās. Nāk kaut kas jauns, vēsmas, viss, un tā kā tas nav tāds paliekošs. Varbūt pēc kaut kādiem gadiem 300 teikt, ka tas bija punkroks tā kā Mocarts, kas vēl joprojām ir aktuāls. Ceri vien! Tas, kā es izskatos vizuāli, drīzāk ir mans apliecinājums pašai sev, kā es jūtos. Sabiedrība tajā visā ir absolūti otršķirīga. Es nevēlos norādīt, ka es piedaru kādam īpašam stilam vai klausos īpašu mūziku. Tas ir vienkārši kā es jūtos un tāpēc tā es ģērbjos. Es esmu narciss, tāpēc man izskats apliecina daļu cilvēka personības, kaut vai to, kā viņš par sevi domā un kā viņš sevi vēlas kopt. Tāpēc uzskatu, ka jā, izskatam ir nozīmes paši identifikācijas jautājumā. Mēs visi esam pārāk dažādi, un, ja teiksim, skatās no kaut kādas subkultūra prizmas, tad katrs pārstāv gandrīz kaut ko savu. Un, kopējs nekas nav, izņemot to, ka mēs mēdzam reizi mēnesī vai biežāk tikties, un to saucam par jauko cilvēku sajietiem. Mēs esam vienkārši cilvēcīgi. Ir tādi, kas to noteikti uzskata, ka šāda tumšā subkultūra, gotu subkultūra eksistē. Mēs vairāk tiešām balstās uz mūziku, jo Latvijā maz ir attīstīts, teiksim, kaut kāds tumšais kino vai tumšā literatūra. Vispār tāda vienojošā gotiskā filozofija, man liekas, arī nepastāv. Vidējais aritmētisks varētu būt Love Your Pain. Es piederu hip-hop kultūrai. Es pildu MC funkciju. Es ar to nodarbojos. Es zinu, ko tas nozīmē. MCs ir cilvēks ar radikāli citādāku domāšanu. Es esmu viennozīmīgi daļa no šīs kultūras. Es uztveru apkārt esošo informāciju, izlaižu to ar sevi, kaut kā izfiltrēju, un tad to visu nogādāju savā formā tālāk klausītājiem. Tas, ka esmu MCs, tas neparādās caur drēbēm. Ārējo izpausmi ļoti daudz reprezentē gados jauni cilvēki, kas vēlas būt piederīgi kultūrai, bet viņiem nav nedz izpratnes, vēl nedz zināšanu bagāžas. Cilvēki, kas zīmē grafiti, viņi nevienmēr būs cilvēki, kas klausās tieši rap. MCs glezno uz bīta, raitās grafiti raitās, viņš glezno uz sienas. DJs viņš glezno pieskaroties, viņš pieskaras mūzikai dzīvē. Breakers glezno uz dejugrītes savu zīmējumu. Un tieši šī glezniecība, gleznošana, kas izpaužās
katrā no elementiem citādāk. Tā ir tā ķēdīte, kas savieno dažādus elementus kopā vienā kultūrā. Tā ir lieliska mākslas forma, ar kuru klausītājs var paņemt ļoti daudz informācijas, ļoti daudz enerģijas, padomu sev dzīvē. Jo mēs visi esam ķēdē, mēs visi esam saistīti. Liela vecumgāza, maziņš cinīgs, sāka viens tagad daudz draugu apkārt, un beidzot visi dzird. Smadzenes strādā, dod dotas un vaļu, bet man liek vilkt cepures, jo domas paskaļu. Jūt, ka man galva brūk un brūk, paņem pa dūmam, galvā rodas pa gaišumam. Esmu augstāk par tevi, lidoju debesīs, iekārtojos tur un jūtos kā no jauna piekrist. Un zinu, ko brāl, man tā liekas, ka tas ir savs sākums, visam šim stāstam, jā. Saucot cilvēks par folkloristiem, viņi to uzstāda tā kā diagnozi, ka tas ir cilvēks, kuram vairāk nekā cita viņam dzīvē nav, un viss sastāv tikai un vienīgi no folkloras. Es uzskatu to, ka folklora ir tā bagātība, kas mums latviešiem ir dota, kur ir jau no pašas dzimšanas līdz pašai nāvei, un arī pēc nāves aprakstīts viss tautas mutvārdu dēļ, par to, kas mums būtu jāzina, un nekas jauns tur nav izdomāts. Mūsdienu jauniešu kultūras kā tādas nevajadzētu nodalīt, jo katra kultūra, kas ir, tā sevi kaut ko ietver, kaut ko pasniedz, viņai ir kaut kāds mērķis. Kultūra kā tāda ir viens veselums. Es jau pieskaitu pie tā saucējiem senajiem, kas ir jaunieši, ne tikai jaunieši, kas rekonstruē Latvijā seno dzīvesveidu ar apģērbu, ar tradīcijām, rituāliem. Es ar ko īpaši neatšķiros no pārējiem cilvēkiem. Vienīgais varbūt ir tas, ka es varbūt lepns ar to, ka es apzinos to latviešu bagātību, kas mums ir dēļ tradīcijām un dziesmām. Ciet man zelta lakstīgāla, sobetiņa kaliņa, sobetiņa kaliņa, sobetiņa kaliņa. Ilomina, sācārā. Man patīk smaga mūzika. Ātrā, tehniskā un ļauns smags vokāls. Lielākajai daļai izklausās, ka viņš tur atraugājās, bet, ja ir normāli dzird un paklausies, tad pat izrādās, ka viņš neatraugājās. Man patīk Grona. Man patīk Skyforger un tā. Tas laikam tā lielā daudzumā viss. Man tāda īpaši no latviešu grupām nav daudz, kas man piesaista. Vispār nav jēgas jēgai, jo no jēgas jēga nav. Bet subkultūras tas ir dalīt, jo viņi iedalās paši par sevi, tur viņas nav jādala. Vienkārši kā katrs grib, tā katrs arī dara. Lai viņām nav keras un gari mati, bet tas cilvēciskais faktors. Pilnīgi tādi paši cilvēki, vienkārši viņi klausās savādāk mūziku. Bet ir nosodīti, nenosodīti, ir grupas, kas jānosoda, ir tādas, kuras nav. Tās urlas arī visi. Viņiem arī ir subkultūra, bet viņiem tā subkultūra izpaužās tā, ka viņi inficē pārējos ar savu metālistu. Pārsvarā noslēgt un viss, viņiem ir vienalga, ko pārējie dara, nevis mēģina tur vēl kaut ko ārpastunēs metālistu. Ķīmijas skolotāji pateica, ka es nenokārtošu ķīmijas, nepabeigšu skolu, tāpēc es prasīju, kāpēc jūs paskaties, kā tu izskaties. Varbūt jūs mūs nesapratīsiet, mēs jums liksimies stulbi un tam līdzīgi, bet redzat, šajā festivālā stāvot 20 000 cilvēku vidū, kas tieši tādi paši kā es, man ir pilnīgi vienalga, un mēs varam iztikt tikpat labi arī bez jums. Tā akadēmiskā vidē iet runa jau par kaut kādu postsubkultūru laikmetu vai kaut kādas hibridizācijas, tribalizācijas, cilšu kaut kādām kopienām. Tas ir simboliskas atbildes uz reāliem, ekonomiskiem, sociālām kaut kādām problēmām. Pretošanās ar rituālu palīdzību. Šita kontrakultūras ideoloģija īstenībā ir ņēmusi jau virsroku, viņa kļūst par mainstream. Viss jau aiziet arī kaut kādās tās interešu kopienās, vai ne, kas ir virtuāls un elektronisks, vai ne, kur tu vari
sastapties vai ne ar sev līdzīgi domājošiem. Visi jau šīs simboliskās pretošanās formas, viņas jau rada jaunus tirgus tikai, vai ne? Viņi tiek inkorporēti tajā sistēmā, vai ne? Ir tādas strikti ideoloģiskas, vai ne, kā tā hardcore kultūra, vai ne, vai nacistu, kaut kāda nacistu skinhead, kas tiešām reāli tā kā ir gan labējā, gan kreisā šīs te opozīcijas šim te liberālajam kapitālismam, vai ne? Bet reāli tas darbojas tikai kā jauna tirgus niša. Kas tu tāds esi, lai gribi cepu mani? Kas tu tāds esi, lai mācītu man dzīvot? Kas tu tāds esi, lai teiktu man kas labs? Kas tu tāds esi, lai teiktu man kas pareiz? Nekas, pilnīgi nekas, pilnīgi nekas. Pašau! Lecani mierā, pašau! Ahoj! Kas tu tāds esi, lai kritizētu mani?